Tāpēc, kad proteīns tauki bremzē cukuru līmeņa paaugstināšanos. Līdz ar ko jebkurā brīdī, kad tu ēd pa dienu, galvenais ir pārliecināties, ka tev ēdienreizē ir liels proteīna daudzums, tātad liels gaļas daudzums. Tas tev uzreiz dos to, ka cukuru līmenis tev nelākās. Un, ja tev nelākās cukuru līmenis, tev būs daudz enerģija, nenonāks līdz insulīna rezistencei un tev liekais svars neaugs. Ja liekais svars ir, tad tas liekais svars visdrīzāk sāks samazināties. Tā kā, ja tev ir kaut kādi interesanti eksperimenti, ko es varu uztaisīt ar savu cukursensoru, droši dod ziņu, raksti komentāros vai sūti privāti. Šis cukursensors man būs virsū laikam vēl 4 dienas vai 5 dienas, bet pēc tam es ļaušu tā rokai bišķiņ atpūsties tajā vietā. Tas noticēšu vēl vienu cukuru sensoru, un tas otrs sensors strādā 15 dienas. Tā kā teorētiski tev ir pāris nedēļas, lai iesūtītu man kaut kādas jautājumus, kaut kādas lietas, ko man iztestēt ar tiem cukuru sensoriem, un tad es padalīšos ar saturu, padalīšos ar saviem secinājumiem, varbūt tas palīdzēs arī tev. Tā kā, paldies, skaties, linku uz mājaslapu, linku uz mūsu teistu un aplikācijas ar šī video. Tiekamies nākošais. Atā!